Esiet sveicināti šai Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Šodien mēs esam sapulcējušies, lai kopā baudītu Kandavas Kārļa Mīlapaku vidusskolas sniegto un sagatavoto koncertu. Un pirms sākam koncertu es gribētu dot vārdu apsveikumam Kandavas Kārļa Mīlapaku vidusskolas direktorei Daigai Pugai. Gaidīšanas laiks, Ziemassvētki ir brīnuma laiks. Ar ticību brīnumam šajā pasaulē raugos, kaut skaidrs zinu, varbūt vispār tā nav, bet vai tad brīnums nav pati šī dzīve? Un tā ir mūsu dzīve, mūsu Kandavas Kārļa Mīlapaku vidusskolas skolēnu, vecāku atbalstītāju, visas Kandavas dzīve. Un mēs esam tie, kas šo brīnumu radām. Mēs esam tie, kas šo brīnumu nesam sevi. Un mēs esam tie, kuri gribam jums šo brīnumu dāvināt. Un es ļoti lepojos, ka mēs jau 5. gadu sniedzam koncertu gan paši sev, gan visiem jums, kuri esat mīļi šeit gaidīt un aicināt. Un es ļoti ceru, ka koncerta beigās arī ar kādiem vārdiem mums visus uzrunās un sveiks mācītājs. Bet šobrīd šo brīnumu, lai jums visiem un mums dāvina mūsu vismīļākie, mūsu lolojami, mūsu bērni, par kuriem mēs ik viens esam gandarīti, lepni un priecīgi. Lai skan koncerts un jauku mums visiem šo Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Parādās pie debesīm.
šauras, akmeņiem bruģētas, cita ar citu krustojas un nekur nebeidzas. Ir ziema, un no bruģējuma neko nevarēja redzēt, jo ielas pārklājas sniegs. Lielas, baltas sniega pārslas lēnām krīt, un no pelēkajām debesīm tas arvien bagātāk pārklājas zemi, kokus, māju jumtus. Pasaule atgādina baltu pasauli. Visa zeme ir sniega atklāta. Ziema ir atnākusi un ar savu saldo elpu pārveidojusi visu pasauli. Ārpus pilsētu kņadas tā veido skaistu pasauli. Apkārt pūkains sniegs, mirdzoša saule. Skatās,
Visi pilsētas ievītnieki runā par svētkiem, ko cels galdā, kādas dāvanas pasniegs un kādas vēlētos saņemt. Pašā pilsētas vidū, kur satecēja kopā visas ieliņas, bija mazs laukumiņš un sols. Uz šīs sola sēdēja sniega māmuliņa, aplikusi baltu villaiņa un savu tētiņš gaiši zilā mentelī. Blakus stāvēja viņu bērni, skaistulība sērma un tēlēns lauskis, ar spožu cirvīti pie sāniem. Arī viņi runāja par Ziemassvētkiem. Savu tētiņš teica, es sasaldēšu ūdeņus, lai bērniem būtu, kur slidināties un priecāties. Visās nama rūtīs ieaudīšu pasakainas ledus puķes. Lauskis man palīdzēs, un tie būs brīnišķīgi Ziemassvētki. Bet es, teica sniega māmuliņa, izdaļošu visu pilsētu, katru skursteni, katru palodzi, katru sēgas mietni un jāņem krūmu. Thank you.
Mītnieki bija sajūsmā. Bērni priecājās par iespēju traukties ar sniega kamanām. Viņš švilpoja, sals rodāja bērnu vaigus. Bērns slēpojas, lidoja, pikojās un vārtījās mircošajā sniegā. Tika veltas lielas, baltas sniega pumpas. Pilsētā iestājās klusums. Bērni vēro sniega mātes brīnums panām logiem. Pilsētas latens izgaismo sniegotās ielas. Latens dod patīkamu gaismu un noskaņu. Ielās parādās jauni cilvēki, kas klusi sarunājoties vēro savu sniegoto pilsētu. Šķita, ka cilvēku laukā paliek arvien vairāk un vairāk. Pavarot skatienu augšup, varēja redzēt zvaigžņu pielietās debesis.
Ziemassvētku laikā tas ir kas īpašs. Thank
mēnes gaismā laistījās sarmotie jumti, viscaur jautās Ziemassvētku dūms. Pilsētas iemītnieki ir svētku gaidās, tūlīt tie būs klāt. Rīt Ziemassvētku vakars, būs darba pilnas rokas, jārodā māja, jābušķo eglīti, jāgatavo dāvanas,
jācep piparkūks un pīrāgi. Tāpēc vecāki mudina savus bērnus doties pie miera. Bet tas nav tik vienkārši. Sirds pārāk strauji sitas svētku gaidās. nolikt malā un ļauties Ziemassvētku gaidīšanas sajūtām. Gaisā virmo tā īpašā smarža, kas piemīt tikai Ziemassvētkiem. Mājā valda patīkama svētku sajūta. Uz pannas rindojas visdažādāko formu cepumiņi, eglītes, zvaigznītes, mēnestiņi, sirsniņi, zvaniņi. Brīnišķīgs aromāts piepilda māju. Pimpa,
Eglītes smarža. Ziemassvētku eglīte ir tā, kuras smaržu skaisti un miera pilnais laimes starots piepildīt vēseles jau agrā bērnībā un pavadīt visu mūžu. Eglīte pulcina ap sevi ģimeni, vienojot bērnus un vecākus, mierina skumjus vientuļnieks un žilbina priekpilnos. Ziemassvētku eglīte, mežā vidū, aizej vecs un
dzirdam klusas skaņas, it kā šķindētu uz vārgulīši. Ak, nē, šķiet esmu kļūdījies. Pēc klusuma brīža šķindas atkārtojas. Un nu ir skaidrs, Ziemassvētki ir tepat aiz durvīm. Visapkārt dziedami vārdi priecīgus Ziemassvētkus. Un tad notiek, kas neparasts. Visus apskauj silta, spoža gaisma. Tāds un mirklī nomierina un piepildā prieku visas sirdis. Cilvēki saņem svētību, mieru, saticību un labu prātu. Lai sirdis siltums sasilda ikvienu, ko satiek savā ceļā. Lai acis saskata gaišumu, kas paveras dāvājot tikai labo. Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums. Koncerts šodien ir izskanējis. Es ceru, ka šī burvīgā Ziemassvētku gaidīšanas sajūta nonāca arī līdz jums, jo mums tā noteikti ir iekšā. Ceru, ka šis koncerts, ko sniedz Gandos Kārļa Mīlnaba vidusskolas bērni, sagādāja prieku. Lai jums priecīgs šis Ziemassvētku gaidīšanas laiks,